Mazais saulstariņš pa mākoņu spraugu izspraucās mazs saules stariņš. Skrien pasaulē un pamodina visus, viņam pakaļ nosauca māmiņa saule. Vai tu nenāksi man palīgā? Izbrīnīts iejautājās saules stariņš. Nevaru, mazais, man priekšā milzīgs mākonis, tas negrib paiet malā, tas nebīdās ne pa labi, ne pa kreisi jau vairākas dienas. Māmiņa nopūtās. Bet pavasaris taču klāt, tāpēc skrien, mazais, skrien un dari, ko vari. Labi, mīļo māmiņ, stariņš noteica smalkā balstiņā un devās uz zemi. Vispirms viņš sastapa ceriņkrūmu. Pavasaris klāt, pavasaris klāt! Mazais kutināja katru ceriņkrūma pumpuru un glāstietos ar smalku maigu rociņu. Ai, vai tiešām jau jāceļas? Iečīkstējās sastingušie pumpuri. Saulītes taču vēl nav, ir tik vēsi. Bet kas tad es esmu? Saulstariņš bija sašutis. Paskatieties taču uz mani, es esmu saulītes mazais siltais bērniņš, un es jums saku, pavasaris klāt! Labi jau labi, nožāvājās pumpuri, un pa viņu atvērtajām brūnajām mutēm palūkojās mazi zaļi lapu snīpīši. Sveiks, saulstariņ! Paldies, ka pamodināji! Mazās lapiņas līksmi teica, un steigšus rausās ārā no savām pumpuru gultiņām. Lūdzu, lūdzu, bet es nu skriešu tālāk, tikpat līksmi atsaucās saulstariņš. Pie sētas stāvēja milzīgs skudru pūznis. Kāpēc te vēl tāds klusums? Nobrīnījās saulstariņš. Kāpēc ne mana rosību? Pavasaris taču klāt! Un mazais klauvēja pie visām skudru mājas durtiņām un mēģināja iespīdēt ejās. Un sauca, cik skaļi varēja. Skudriņas, skudriņas, pavasaris klāt! Izstiepiet kājas, izgroziet galvas, izvingriniet taustekliešus un pie darba! Vai tiešām? Pie vienas ejas parādījās samiegojies skudru sargs. Man šķita, ka vēl ziema. Kāda ziema? Pavasaris klāt! Mazais skandināja. Bet nav taču saulītes, skudru sargs domīgi noteica. Bet kas tad es esmu? Saulstariņš atkal bija sašutis. Es taču esmu saulītes mazais siltais bērniņš, un es jums saku, pavasaris klāt! Pie visām ejām parādījās pārsteigtas skudras, kas neizpratnē grozīja galvas un pētīja gaisu. Tad viņas visas sāka staipīt kājas un reizē skaļi nožāvājās. Paldies, saulstariņ, ka tu mūs pamodināji, noteica skudru sargs. Mēs tiešām bijām nedaudz aizgulējušās, bet nu skriesim skatīt, kas jauns mežā. Un simtiem skudru rindām vien steidzās ārā pa daudzajām ejām un izklīda mežā. Paldies, paldies, priecīgu pavasari! Dažas vēl uzsauca saulstariņam, pirms pazuda aiz pērnajiem zāles stiebriem. Tā, ko tagad pamodināt? Priecīgi satraukts un darbīgs, saulstariņš pavērās apkārt. Vai, kāda milzīga eja! Un sargi priekšā. Tur noteikti arī kāds guļ. Un saulstariņš piesteidzās pie lielās alas, kurai priekšā durvju vietā bija aizvelts liels akmens. Tuk, tuk, tuk! Saulstariņš klauvēja pa vēso, pelēko akmens sānu. Lācī, lācī, vai tu te guli? Pavasaris klāt! Taču neviens neatsaucās. Saulstariņš klauvēja vēl un vēlreiz, taču no alas nedzirdēja ne skaņas. Varbūt lācis pa ziemu nomiris? Saulstariņam neviļas ienāca prātā. Tas gan būtu bēdīgi.
Tomēr mazais nepadevās, viņš turpināja klauvēt vēl un vēl, mēģināja arī iespīdēt gar akmens malu alā iekšā, lai redzētu, kas tur notiek, taču viņam tas neizdevās. Hei, sargi, ko jūs te sargājat? Mazais pievērsās bruņotajiem vīriem. Jūsu sargājamais jau varbūt sen ir nomiris. Palīdziet lūdzu novelt akmeni, lai es redzu, kas tur iekšā notiek. Taču izskatījās, ka sargi Saulstariņu nedzird. Viņi turpināja stāvēt ar puspievērtām acīm un akmens cietiem ģīmijiem. Nu tā taču nevar, Saulstariņš bija izmisis. Mana māmiņa teica visus pamodināt, visus, man jātiek alā. Šo akmeni neviens tev nepalīdzēs novelt. Pēkšņi Saulstariņš izdzirdēja klusu, mīļu balsi. Un šo gulētāju tev nebūs pa spēkam pamodināt. Kāpēc? Mazais atskatījās un ieraudzīja kādu spožu būtni, daudz spožāku par viņu pašu. Tāpēc, ka vēl nav pienācis īstais laiks, spožā būtne atbildēja. Bet ir taču pavasaris un visiem jāceļas. Man māmiņa teica, Saulstariņš runāja aizgūtnēm, līdz spožā būtne viņu pārtrauca. Nedaudz pacieties, arī šis gulētājs drīz celsies, bet vēl nav pagājušas 3 dienas. Kādas 3 dienas? Ir jau pagājusi visa ziema, Saulstariņš nesaprata. Mazais mīļais, čaklais Saulstariņ, tur neguļ lācis, tur nāves miegā guļ pats Dieva dēls. Tur guļ Jēzus Kristus, pasaules pestītājs. Nāves miegā? Saulstariņš nesaprata. Ja jau viņš guļ nāves miegā, tad jau gan vairs necelsies. Nē, mīļo mazo Saulstariņ, viņš celsies gan, jo viņš to visiem apsolīja. Tikai jāsagaida 3. diena. 3. diena? Bet kas tu esi, kad tu tik savādi runā? Un tu esi tik spožs, vai tu arī esi saule, kā mana māmiņa? Nē, es neesmu saule, es esmu eņģelis. Esmu atnācis, lai noveltu šo smago akmeni, bet tikai tad, kad pienāks īstais laiks. Un kad tas būs? Saulstariņš gribēja zināt. Šonakt, agri no rīta, es to novelšu, un Jēzus izkāps no kapa. Un tad būs sācies īstais pavasaris. Pavasaris aizmigušām, noskumušām sirdīm. Pavasaris grēka nomocītām dvēselēm. Pavasaris kā jaunas cerības un jaunas dzīves sākums. Es nesaprotu, ko tu runā? Saulstariņš sabozās. Vai tad jauna dzīve nesākas ar saulīti? Vai tad saule visu neatmodina? Nē, mazais, jauna dzīve sākas ar Jēzu. Jauna dzīve sākas ar viņa augšām celšanos. Jauna dzīve sākas tad, kad tu atdod sevi viņam. Vai tad manam darbam nav nozīmes? Saulstariņš nobēdājās. Katram labam darbam ir nozīme. Eņģelis pasmaidīja un izgaisa. Praktiskais darbiņš. Uz kartona to vari dabūt kaut vai no zīmēšanas albuma vāka. Uzzīmē kalnu. Tā apakšā iezīmē durvis. Kartona malā uzzīmē akmeni, kas lielāks par durvīm. Zīmē to platu un kantainu, nevis ovālu kā ola. Izgriez un nokrāso ar goša krāsām gan kalnu, gan akmeni, un palūdz pieaugušajiem kādu drātiņu, ar kuru piestiprināt akmeni vienā vietā pie kalna tā, lai to var gan uzlikt caurumam priekšā, gan pagrūst prom. Tagad vari spēlēties.
Izdomā, kas būs redzams salā, kad novelsi akmeni.